Labdien! Sveiki! Kā jūs sauc? Samanta! Šodien mēs parunāsim par Selēnu Gomezu. Pastāsti kaut ko par viņu. Selēna Gomezā ir 18 gadus veca aktrise un dziedātāja. Un kas viņa dziedātāja un aktrise? Kas viņai bija pirmais dziedātājs karjerā vai aktrise? Aktrises karjerā, jo viņa pirmo savu lomu dabūja Bārnī televīzijas šovā. Un kāda ir vispopulārākā filma, kur viņa bijusi? Vispopulārākā filma. Es nevaru izlemt starp Another Cinderella Story vai Ramona un Bīzes. Tās abas filmas viņai ir ļoti pazīstams, un tās man šeit ir vienīgās tādas lielās filmas, kur viņa ir piedalījusies. Un kādā studijā viņa strādā? Disneyā. Tad iznāk, ka viņa ir draugos ar Demi Lovato? Jā, viņa ir draudzene ar Demi Lovato jau sen. Un Miley Cyrusa? Kas ar viņas viņa draudzenes vai kā? Nepārāk, ir tā, nav jau, ka viņas nebūtu draudzenes, viņas ir pazīstams, un jānotiek, ka draudzenes ir. Un ja mēs runājam par filmām, es atceros ar Demi Lovato kopdarbs bija Princess Protection Program, princešu aizsardzības programma. Un tur viņi arī sanāk, ka varētu būt iepazinās ar viņu un kļūt tuvāks kā draudzenes ar šo filmu sākot. Jā. Vai viņai ir vēl kāds hobijs, ņemot dziedāšanu un aktrises? Es nezinu, vai tie skaidrs, viņa ir pārņemta ar aktrises karjeru un dziedāšanu. Bet viņai sanāk dziedāt pēc jūsu domām? Jā, viņa dzied labi. Lai gan ir atšķirības starp audio ierakstiem un dzīvo izpildījumu. Audio vienkārši burvīgi pasakaini, bet dzīvajā, protams, vienam nesanāk labi dziedāt dzīvajā, bet ir dienas, kad viņi labāk būtu ēdis, bet ir dienas, kad tu vari klausīties un baudīt viņas mūziku arī dzīvajā. Vai viņai ir kāda aizstāvi, pirms viņai tāds, ka viņas ziedo kaut kādām labdarības akcijām? Jā, viņai ir iesaistījusies UNICEF, un viņai tagad ir Celebrity Tap Water, tas ir, tu vari iegādāties slavenību ūdeni, tā ir ūdens pudele ar viņas seju stāsts, un visi ienākumi tiek ziedoti, lai ūdenim, tās ir valsts, kurām ir ūdens trūkums, un jā. Un vai vispār, cik gadiem viņa ir slavena? Ja tā godīgi sakot, no pusaudzes vecuma, ap to laika viņa arī bija ap to Cinderella Story. Ap 15, 16 gadiem viņai stāks, līdz tam viņai bija tas Bārnīs, un tas pats, kas padara viņu vispopulārāk, ir Wizards of Waverly Place. Un vai kas viņas vispopulārākās dziesmas? Tā vispopulārākās dziesmas, es domāju, ka tās ir Naturally, Year Without Rain un Who Says. Un par Who Says tā ir arī Selēnas pašas mīļākā dziesma, jo pēc viņas domām tajā ir labs vēstījums. Un pastāst kaut ko par viņas privāto dzīvi, vai viņai ir kāds puisis? Ja mēs tagad sākam domāt par puišiem, es varu pateikt 3 cilvēkus, ar kuri ir viņi manīti kopā. Bet kopā pabūšana, tas var būt vienkārši labi draugi. Arī par to es varu pateikt. Cieša saikne. Viņai ir bijusi ar Niku Jonasu. Tas bija sen. Kas ir Niks Jonas? Jonas Brothers grupa, zini? Jā, un nākamais? Nākamais ir Taylors Lautners, ar ko viņi ir bijuši kopā. Un kas ir Taylors Lautners? Kā viņš ir populārs? Tas ir Krēsls Sags aktieris, kas atveido Jacobu. Un trešais? Justins Biebers. Un ar ko viņš ir slavens? Es domāju, tas bija stulbākais jautājums, ko kāds man jau kādi uzteiks. Bet jūs neatbildējāt. Viņš ir slavens mūziķis, dziedātājs, meiteņu mīlulis. Bet viņi tagad ir kopā? It kā tas nozīmē jā vai nē? No viņiem oficiāli apstiprinājumu par viņu kopā būšanu nav. Bet Indonē
Bet Indonēzija kad viņiem tika uzdoti jautājumi, intervēja, viņi noskūpstījās. Viņi arī skūpstījās Vanity Fair ballītē. Bet vai tas nenozīmē, ka viņi ir tomēr kopā? Acīm redzot, tas varētu nozīmēt, ka viņi saista īpaši saikni, bet kā jau pats tu nevari spriest, ja viņi paši to nav teikuši. Un pēdējais esams, vai kaut ko pasāst par Selenu Gomez, kas tev viņā patiešām nepatīk? Nepatīk. Pēc tam paprastu, kas man patīk. Man liekas, ka man nepatīk tas, kā viņa izturās. Dažreiz ir tā, ka viņa paiet garām faniem. Vienkārši don't give a fuck, vai ne? Vienkārši paiet garām, it kā nebūtu redzējusi. Un es negribu teikt, bet viņa ir tāda fame whore. Vienkārši izmanto citus cilvēkus slavu. Bet kā tu to spriedi? Jo reāli viņa pamet šo Wizards of Waverly Place, kas meiteni padarīja patiešām slavenu. Viņa ar laiku domā mest mieru arī dziedāšanai. Un kā aktrisei tev jau ir tās lielās pauzes starp filmēšanām. Un tāpēc tev vajag uzturēt kaut ko, lai tu būtu topā. Un es domāju, ja viņi ir tiešām kopā ar Justinu, tad tas ir vislabākais veids, kā atrasties topā un uzmanības lokā. Tātad pēc savām domām viņa izmanto Justinu. Pēc manām domām, bet pats nevar īsti tās spriest. Viņa tā nezinu, bet tas ir man šeit vairāk acīm redzami. Jā, labi.